Tiešām prieks atkal jūs satikt, un tā ir sanāca, ka kādus no jums mēs satiekam reizi gadā pateicības vakariņās. Un liels paldies jums tiem, kas jau no paša sākuma, kad vēl tikai bija šīs sapnis, šī vīzija par to, ka caur Baltijas pastorālo institūtu mēs varētu redzēt, kā ienāk jauni garīdznieki, kas var vadīt mūsu draudzes, un jūs no paša sākuma esat bijuši līdzās klāt un atbalstījuši. Un jūs esat daļa no šī uzdevuma un no šīs misijas, no atbildētas lūkšanas. Un, protams, arī liels sveiciens ir un paldies tiem, kas nesen to esat iesākuši. Un šodien arī jums tiem, kas esat pirmo reizi, būs iespēja pievienoties mūsu lielajai komunai, BPI komunai un būt daļai no šī darba. Katrs mēs darām savu uzdevumu. Un šis uzdevums ir ļoti svarīgs un nozīmīgs. Tas, ka tuvojās Ziemassvētki, par to ne tikai liecina tas, ka ir pilna veikala cilvēkiem, bet arī atbraucot šeit uz šo pasākumu, man prasīja 1,5 stundu, lai no Berģiem atbrauktu. Cilvēki sāka rosīties, darboties. Un Ziemassvētki tuvojās. Un šī vēsts, notikums, par ko tas ir, un Pēters jau sākumā ļoti labi ievadīja šo domu, ka vārds tapa miesa. Un man tas liek domāt par to, ka Dievs, ieraugot to problēmu, kas ir šajā pasaulē, ieraugot to tumsu, izaicinājums nevis palika pasīvs, bet viņš pats iesaistījās, uzņēmās iniciatīvu, uzņēmās atbildību un ienāca šajā pasaulē, lai ienestu pārmaiņas. Un savā ziņā mēs esam aicināti būt šīs iniciatīvas turpinātāji. Un uz dažādiem jautājumiem un problēmām, izaicinājumiem mēs varam dažādi skatīties šajā pasaulē un nolaist rokas un teikt, es ar to netiek galā, jeb sākt dziedāt tādu bēdu dziesmu, tādu skumju dziesmu, tādu nosodījumu dziesmu, vai arī uzņemties atbildību un kaut ko sākt darīt. Un tur reizēm ir vajadzīga ticība un drosme. Un kādu laiku atpakaļ mēs ar kolēģiem, patiesībā tad, kad mēs plānojam arī šo pasākumu, apsēdāmies un manā kabinetā ir tāds labs mantojums no iepriekšējā bīskapa. Viņš kolekcionēja visas baptistu vēstnešus un uztaisīja tādas grāmatiņas, iespied pa gadiem. Paldies Pēterim, ka viņš viņas nav paņēmis projām aizvedis. Ja? Un es domāju, jāatšķir, jāapskatās, kas tad tur bija rakstīts tad, kad viņu ievēlēja par bīskapu. Kas bija interesanti, tur pat varēja redzēt, ka lapas veids pat izmainījās, tā, ka viņš kļuva par bīskapi. Kāds bija baptistu vēstnesis pirms tam un kāds viņš ir tagad. Pat lapas struktūra savādāk. Bet tur bija tāds labs vēstījums, ko toreiz arī Pēters pirms vispār tika nodibināts BPI. Tāds labs vēstījums bija par apsolīto zemi. Un no vecās derības stāsts, kur šie izlūki viņi dodās, izlūkot apsolīto zemi, un 10 no šiem izlūkiem ir ļoti pesimistiski, tur nekā nav, tur nav varianti, tur ir milži, mēs to nekad neizdarēsim, tas ir nereāli. Un tur ir 2, Jozua un Kālebs, kas saka, nē, mēs redzam, ka tā ir liela iespēja, ar Dieva palīdzību tas ir iespējams. Un es teiktu tā, ka tajā laikā, un tā laika vadībai bija šis redzējums un drosme, redzēt, skatīties uz nākotni, pat tad, ja realitāte nav vienkārša un izaicinoša, tur bija ticība un pārliecība ar Dievu. Mēs to izdarīsim, paveiksim. Un šodien mēs varam baudīt tos augļus un būt Dievam par to pateicīgi. Te pašā laikā mēs ļoti labi arī apzināmies, ka tie izaicinājumi joprojām ir sabiedrībā, šajā pasaulē. Un tāpēc joprojām mums ir vajadzīgi vadītāji, draudzes gani, garīgie līderi, kas redz šo cerību un šo cerību dod tālāk cilvēkiem. Un tā ir mūsu misija, kā BPI, sagatavot šādus vadītājus, dot viņos šo drosmi, pārliecību, spēt ieraudzīt arī realitāti, nebaidīties no tā un spēt vadīt cilvēkus uz šo cerību, nest gaismu tur, kur ir tumsa. Tā kā Dievs ienāca šajā pasaulē, un viņš aicina, ka mēs tālāk ļaujam cilvēkiem piedzīvot sastapšanos ar viņu, jo tur, kur notiek sastapšanās ar Dievu, tur cilvēki piedzīvo pārmaiņas.
Bet tagad, kas tad ir noticis? Un viss notiek, un šis gads ir bijis arī pietiekoši intensīvs un aizraujošs un interesants. Un par dažām no tām iniciatīvām mēs arī gribam jums pastāstīt. Pirmkārtām, kur tad ir tā realitāte? Bez tā, ka mums ir daudzie mācītāji un sludinātāji. Šos 17 gadus mums kopā ir 90 absolventi. 90 studenti ir absolvējuši Baltijas Pastorālo institūtu, un manuprāt, tas ir... Ko es stāvu te priekšā, jā? Tagad jūs redzat, jā? Tie nebija cipari, ko gribējām slēpt, bet 90 ir absolvējuši. Šobrīd mums studijās mācās 21 students. Un, jā, paši studenti aplaudē brīnišķīgi. Jā, šie studenti ir arī šeit. Šajā gadā uzsāk mācības, un mēs neklātienes programmu uzsākām, bet par to drusku vēlāk. Jā, ir liels prieks, ka ir studenti, kas beidz mācības, absolvē, un šogad maijā mums bija izlaidums. Šeit ir mūsu absolventi, un tradīcija ir nemainīga. Studenti saņem gana zizli, kā simbols tam, ka viņi ir aicināti ganīt un vadīt ne tikai no tādas autoritātes, bet drīzākais pazemības, kalpot cilvēkiem. Kā redziet, tur arī ir daļā dzimums pārstāve, un Covid laikā mēs aizsākām tādu ideju, arī programmu, kas bija draudzes vadītāju apmācības programmu, un tur mēs devām iespēju arī daļā dzimumu pārstāvēm piedalīties, un bija kāds māsas, kuras atsaucās, un, protams, viņas arī pabeidz. Un reizēm ir tā, ka tās māsas ir centīgākas nekā brāļi. Bet tā kā liels prieks ir, un par dažiem, teiksim, tur ir šie cilvēki, protams, ir no dažādām vietām, dažādās vietās kalpo, piemēram, Mārtiņš, tas pa kreisi ar zizli ir draudzes dibinātājs Talsos, un ir nodibinājis draudzes Talsos un turpina kalpot, un ir prieks, ka arī šādi cilvēki var to startu iesākt caur BPI. Bet, kā es teicu, šogad septembrī mēs uzņēmām jaunu kursu. 16 studenti, 16 vīri sāka mācības Baltijas Pastorālā institūtā. Šogad mēs uzsākam neklātienes, tā ir neklātienes programma. 2 reizes mēnesī brāļi, piekdienās, sestdienās sabrauc kopā, ir mācības klātienē. 2 dienas intensīvi mācās, diskutē, runā, strīdās, iepazīst viens otru un sevi sagatavo, un pēc tam dodās atpakaļ savā ikdienas dzīvē un arī iesaistās kalpošanā. Un tas, ko es gribētu teikt, ka, ja tā paskatāmies uz tiem mūsu studentiem, kas šobrīd mācās, tad es teiktu, vairāk kā pusi no viņiem es iepazinu pirms viņi sāk mācīties BPI. Un nevis tāpēc, ka viņi būtu no vienas draudzes, no manas draudzes, nē, patiesībā nē. Bet šos vīrus es kaut kādā mērā esmu saticis BP draftas nometnēs. Un tas arī ir tā interesanti, ja mēs tā skatāmies, tad šodien lielākā daļa, vairāk kā puse no studentiem, viņu sākums, viņu satikšanās mums ar viņiem bija nometnē, ganībās. Un tur mēs viņus iepazinām, tur mēs viņus izaicinājām, tur mēs viņus iedvesmojām. Un kādu no viņiem saprat, ka Dievs viņus aicina doties tālāk, un Dievs viņus aicina nākt uz BP un mācīties un sagatavoties kalpošanai. Varbūt ļoti īsumā, par cik kādi, kas šeit ir pirmo reizi, tad Baltijas Pastorālais institūts, šī pastorālā programma, ko tas nozīmē? Studenti mācās 3 gadus neklātienē, kā es teicu, 2 reizes mēnesī sabrauc kopā, un mēs patiesībā liekam uzsvaru uz tādiem 4 svarīgākiem punktiem. Pirmkārt, mēs brāļiem vēlamies iedot visas nepieciešamās zināšanas, lai viņi var kalpot draudzēs, lai viņi var vadīt draudzi. Un gan mācām teoloģiju, gan bībeles zināšanas, gan vadības prasmi. Tas ir viens, ko mēs darām, dodam zināšanas, un šie pasniedzēji, kas māca, tie nav teorētiķi, tie nav cilvēki, kas vienkārši ir ieguvuši lielu grādu un tagad dalās ar zināšanām. Tie visi cilvēki, kas ir pieredzējuši kalpotāji, pārsvarā tie ir garīdznieki, mācītāji, jeb varētu teikt eksperti savās jomās, kas dalās ne tikai ar zināšanām, bet arī ar savu pieredzi. Un tas ir ļoti svarīgi.
Otrs tāds mums svarīgs aspekts ir, mēs vēlamies vīriem dot arī prasmes. Lai šīs zināšanas, lai būtu izpratne, kā šīs zināšanas pielietot praktiskā veidā kalpošanā. Gan kā sludināt, kā strādāt ar cilvēkiem, kā vadīt grupas, komandas, dažādus kalpošanas nozares, kā veikt pastorālo kalpošanu un tā tālāk un tā tālāk. Trešais aspekts, uz ko liekam akcentu, ir vide, kultūra. Jo ir ļoti svarīgi, ka brāļi mācoties BPI izprot to kontekstu, kurā viņi dzīvo un kur viņi kalpo. Un tas viena no mūsu devīzēm, kā baptistu draudzēm, ir bijusi tāda nemainīga vēsts mainīgā pasaulē. Kā ienest šo nemainīgo Kristu, nemainīgo evaņģēliju mainīgā, sarežģītā pasaulē. Un ceturtais, kas ir ļoti būtisks aspekts, un ko tu nevari iegūt online, tu nevari to iegūt vienkārši klausoties, skatoties YouTube lekcijas, tā ir rakstura veidošana. Un vairāk no brāļiem to ir atzinuši, ka tas ir bijis ļoti svarīgi, ka sanākot kopā, viņi var veidot raksturu, viņi var iepazīt viens otru, jo galu galā raksturs ir tas, kas noteiks, vai tu šo savu aicinājumu izdzīvos līdz galam. Un tāpēc viena no programmām, ko mēs esam izveidojuši BPI, šī mentoringu programma, kas arī jāsaka, ir, ka tad, kad mēs sākām BPI, tad tas bija kaut kas pilnīgi jauns. Un dažiem locījās, lauzās mēle pateikt mentorings. Un nesapratu, kas tas tāds viss ir. Tas bija arī tāds ļoti svešs vēl jēdziens arī sekulārā vidē. Bet mēs sapratām, ka tāds atklāts, patiesas sarunas ar tādu gan iedrošinājumu, bet izaicinājumu tajā pašā laikā ir ļoti svarīgi. Un ko es gribu teikt, ka šodien, ja mēs skatāmies uz tām mentoringu grupām, jo visi brāļi sadalīti tādās mazākās grupās, tad šie mentori, kas vada šīs sarunas reiz mēnesī, ir BPI absolventi. Brāļi, kas paši ir mācījušies BPI, un šodien viņi ir tie, kas kalpo un tālāk pavairo to savu pieredzi nākamajiem studentiem, nākamajiem brāļiem. Un mēs varam būt svētīti, un par ko man ir liels prieks. Es nezinu, vai jūs jau redzēt to karti uz ekrāna, bet man liekas tas, kas ar to visu, ko mēs gribam arī pateikt, ka tie karodziņi ir visi tie, kur mūsu studenti un absolventi, no kurām vietām viņi nāk. Un es domāju, te ir svarīgi ar visu to, ka Latvija mums liekas ir tikai Rīga un ap Rīgu, lai gan tā nav patiesībā, protams, bet šie karodziņi simbolizē to, ka šie brāļi, studenti, absolventi, kas mums ir mācījušies un mācās BPI, ir visdažādākās vietās Latvijā. Un atkal, viņi tālāk nes to ietekmi, viņu uzdevums ir nest tās pārmaiņas visur, kur viņi atrodas, kur viņi kalpo, kur viņi dzīvo. Un jūs esat tie, kas dodat viņiem šo iespēju, ka viņi to var darīt. Ka viņi var pavadīt šos 3 gadus, mācoties, sagatavoties, arī izprotot savu aicinājumu, jo ne visi no viņiem atnāk uzreiz ar tādu ļoti skaidru aicinājumu. Jā, es būšu mācītājs, es tagad kalpošu. Mums laikam ir bijis tikai viens students, kuram bija vīzija uzreiz kļūt par bīskapu. Pārsvarā visi brāļi tādi ļoti pazemīgi, un tas ir labi. Bet mēs gribam redzēt, ka šī BPI laikā viņos arī kļūst skaidrāks tas Dieva aicinājums, kur Dievs mani tālāk vēlas redzēt. Kurā draudzē, varbūt jaunā draudzē, kas būtu tieši tā mana kalpošana, kā es varu vadīt un nes šo ietekmi un šīs pārmaiņas tur, kur es esmu. Tā kā paldies jums par to.